Mani sauc Andrejs, esmu mācītājs jau 10 gadus, un mans stāsts ar Jēzu aizsākās 20 gadu atpakaļ. Tas stāsts sākās ar to, kad manā dzīvē bija garīgo spēku iejaukšanās, ja tā varētu teikt. Un tie bija ne tie labākie spēki, bet tumsas spēki. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mana mamma, viņa meklēja Dievu, dzīvo Dievu. Kad man bija 8 gadi, mans brālis nomira, un pirms viņa nāves, kad bija ļoti smaga situācija, mamma sauc pie Dievu, un viņa teica, ja tu esi, lai mans dēls dzīvo. Un viņš pēkšņi sāka plaukšķināt un atdzīvojās, un tad viss arī sākās. Ļaunie spēki nāca fiziski mūsu ģimenē, tiešām pilnīgi fiziski varēja to sajust, viņu darbību mūsu namā. Un tā mamma sauca un meklēja Dievu un meklēja palīdzību visur, jo naktī piedzīvoja miega paralīzi. Tā skaitā es biju piedzīvojis to, bet tas jau mazliet vēlāk, jau kaut kādā 12 gadu vecumā. Un arī māsa dabūja piedzīvot tiešām ļaunā pieskārienu. Un tā mamma meklēja un sauca un gribēja sastapties ar to dzīvo un īsto Jēzu Kristu. Tur pa ceļam gadījās Jehovas liecinieki, kas nāca ciemos un stāstīja par Jēzu. Un tas vēl vairāk tā kā ieinteresēja mammu meklēt to patieso Dievu. Un neskatoties to, kad Jehovas liecinieki, jūs jau noteikti paši zinat, kas tas ir, par to šodien nerunāsim. Un sanāca tā, kad es iepazinos ar skaistu meiteni, tā ir mana sieva tagad, jau 18 gadi, esam laulībā, un viņa bija kristiete, un tā es sāku apmeklēt draudzi, un stāstīju mammai, cik forši tai draudzē, cik ir forši sprediķi, un man patīk ļoti. Tā bija baptistu draudze, un man mamma nesaprat latviski tajā laikā, un tāpēc viņa nevarēja apmeklēt to draudzi, bet viņa sauca ar asarām pie Dievu. Teica, Dievs, es ļoti gribu savu draudzi. Un izrādījās, ka Priekulē tajā brīdī jau sāka pulcēties 3 mēnešu garumā vasarsvētku draudzes pārstāvji no Liepājas, un mamma izlēma aiziet uz turieni. Un viņa aizgāja, un bija daudz problēmas ar veselību, un tajā liktenīgajā dievkalpojumā Dievs viņu dziedināja. Teica, visādā veidā pretojās un negribēja iet, jo viņš kā pareizticīgais teica, ka tā ir sekta, bet tad, kad viņš ieraudzīja, cik ļoti mamma mainījās no viena dievkalpojuma, un nākošā svētdienā mēs visi ģimene aizgājām uz draudzi, un tā jau, kā es teicu, 20 gadus esam draudzē, un 10 gadus es esmu mācītājs. Un tur arī sākās tas patiesais mans ceļš ar Jēzu. Es ļoti iemīlēju viņu, un kaut kādā ziņā vēl tumsas spēku piesitiens bija jūtams, bet atnākot uz šo vasarsvētku draudzi, jāsaka tā, bija pareizie cilvēki, kas iemācīja un paskaidroja, kad mums kristiešiem ir vara. Pateica man, kādas rakstvietas, kādām rakstvietām stāties pretī nelabajiem sātanam, viņa dēmoniem, tumsas spēkiem. Un tad, kad es to sāku darīt, es pamanīju, ka tas viss sāk atkāpties, un es sāku mierīgāk gulēt. Man bija bailes gulēt pa nakti, es liku bībeli zem spilvena, pat tad, kad es vēl nebiju draudzē. Es vēl nebiju atgriezies kristietis, kad es liku bībeli zem spilvena, lai justos drošāks, ka es varu gulēt, jo man visu laiku bija bailes. Man bija bailes no tumsas. Man likās, ka man vienmēr kāds seko tumsā. Un vienreiz pat manā dzīvē nācās sastapties, varētu teikt, 20 metru attālumā no manis es redzēju personu tumšu. Bija paniskas bailes, šausmīgākās bailes, trīceklis, bet tai brīdī jau es zināju, kā lūgt un ko teikt. Es sāku lūgt, sāku pasludināt rakstus, un tā patiesībā bija pēdējā reize, kad man bija šāds uzbrukums no tumsas spēkiem. Un par cik, kad cilvēks saskarās ar
garīgajiem spēkiem, tumsas spēkiem, es domāju, ka es tā atļautos teikt, ka kaut kādā ziņā cilvēka dvēsele viņa ir jūtīgāka uz tādām lietām. Tādēļ arī manā dzīvē ir bijuši tādi pārdabiski piedzīvojumi arī ar pašu Jēzu. Esmu piedzīvojis patiešām pārdabiskas lietas, kad es gāju lūgt, lai pabūtu ar viņu divatā, kaut kur parkā vai kaut kur tādā vientuļākā vietā, kur es varu būt ar viņu divatā. Es ticu, ka Jēzus ir reāla persona, ar kuru es varu pavadīt laiku, tāpat kā ar cilvēku. Un tā es arī daru. Es eju ar viņu, es runāju ar viņu. Lūkšana man tā ir kā saruna ar viņu. Un bija reiz tāds gadījums manā dzīvē, kad man bija ļoti slikts garstāvoklis, es aizgāju lūgt un likās, ka tā lūkšana neiet vispār. Absolūti neiet un tā kā atdurās pret kaut ko. Un es gandrīz vai tā ar fiziski izdarīju, atmetu roku, pagriezos un gāju prom. Un es nevaru to izskaidrot, nav tas izskaidrojams, bet tas nebija tā, ka es to dzirdēju balsī, tā kā balss, kad ausīs tu dzirdi skaņa, jā, bet tik izteikti es jūtu, ka viņš man sauc, tajā brīdī, kad es pagriezos, lai ietu prom, man sajūta bija, ka man kāds sauc no mugurpuses. Es pagriezos, protams, ka tur neviena nav, un es tā labi ir jāiet mājās. Un es eju prom atkal, un es atkal izteikti pilnīgi jūtu, ka tur no tās puses mani sauc. Es pagriežos, es saku, ko tu gribi? Un atkal nekā, un es eju prom. Un tad trešo reizi, kad viņš man pasauc, tad gan es apstājos, pacēlu rokas pret debesīm un piedzīvoju tik ļoti spēcīgi viņa klātbūtni, ka burtiski pilnā vārda nozīmē nevarēju nostāvēt kājās. Tik ļoti spēcīgi viņa klātbūtni bija, kad es gāzos no kājām. Es skrēju mājās, lai ieslēgtos istabā, nogultos uz savu vaigi viņa priekšā un vienkārši pavadītu laiku ar viņu. Tas bija tāds ļoti nozīmīgs moments manā dzīvē, kad es piedzīvoju Jēzu, jāsaka tā fiziski, viņa klātbūtni. Un nākošajā rītā pieceļoties, man absolūti pilnībā bija aizkrits kakls tā, ka es nevarēju vispār parunāt. Būtībā man pamodināja draugs, brālis Kristu Jēzu, un viņš saka, tu ko guli? Es saku, vairs nē, bet kāpēc tev tāda balss? Es vispār nevarēju parunāt, kakls bija absolūti ciet. Un es viņam teicu, labi, es nevaru runāt no klausula, un tad es atkal piesaucu to kungu, es piesaucu Jēzu, un atkal tā Dieva klātbūtne tik ļoti nonāca uz mani, ka es atkal nevarēju nostāvēt. Un es nokritu uz ceļiem, apzināti nolaidos uz ceļiem, un es teicu, mans kakls, mana rīkle, es tā arī pateicu, atceros kā tagad, tas ir daudz gadus atpakaļ, es atceros, ir radīta, lai slavētu to kungu, tāpēc es atsakos no šīs slimības. Un es fiziskā veidā sajūtu, kā kāds man pieskartos un tādā veidā it kā ņemtu nost to slimību. Un es sāku runāt tīri un skaidri un sāku slavēt to kungu. Un slavēt, tiešām godināt viņu un sāpes neatgriezās. Es biju pilnībā dziedināts. Tāds bija tas mans sākuma ceļš ar Jēzu. Tas lika man iemīlēties viņā vēl vairāk. Vēl un vēl vairāk. Es sāku pavadīt daudz laika ar viņu. Tad sanāca tā, ka es sāku studēt Liepājā. Mums bija nomājams dzīvoklīts šeit pat Liepājā. Un tad es gāju uz parku lūgt katru vakaru, nemainot savu paradumu. Es gāju lūgt un runāties ar viņu, runāt ar Jēzu, runāt ar Svēto garu. Man ļoti svarīgi bija izprast, kā strādā dāvanas, es meklēju to, es saucu uz viņu, un es ļoti gribēju saņemt kristības Svētajā garā, un tad es viņu arī saņēmu pēcāk, un tad sanāca tā sadraudzība tik cieša, kad viena no reizēm, parasti es telefonu neņēmu līdzi, jo es gribēju pavadīt laiku ar viņu. Es nezinu, kāpēc tajā laikā es paņēmu telefonu, ieliku kabatā un aizgāju uz parku, un man zvana telefons, un es nezinu, kas man zvana, bet man jau galvā skan atbild, kas man jāpasaka. Un tad, kad es paceļu klausulu, paskatos, tur ir konkrēti viena māsa no draudzes, es paceļu klausulu, viņa man stāsta ļoti gara, nedod man neko pateikt, es klausos, un tad vienā brīdī es saku, pagaidi,
Es zinu, man ir atbildi, un es viņai pateicu atbildi, un tas burtiski, vai viņi, kā lai pasaka, satricināja, kā tas var būt. Redziet, sadraudzība ar Jēzu, tā vienmēr ved dziļumā, dziļas attiecības ar viņu, es gribētu teikt, dod tev zināt lietas, kas nav zināmas, teiksim, ikdienas dzīvē vai nav zināmas citiem. Es ticu, ka katram ir iespēja būt dziļās attiecībās ar Jēzu un zināt nākamo lietu notikumus, kas var pasaulē notikt nākotnē. Un tas viss ir atkarīgs no mums, cik mēs cieši un dziļi staigājam ar Jēzu. Un tā gāja man dzīve uz priekšu un aizgāju tālāk pēc studijām Liepājā, aizgājām ap 2 jau ar sievu mācīties uz BSM, kalpošanas skolu. Tur es savus tādus meklējumus turpināju. Vēl gribējās vairāk. Es vienmēr esmu ticējis, ka ir kaut kas vairāk, jo visu, ko mēs lasām Bībelē, jebkurus brīnumus, ko darīja Dieva vīri, sākot no Ābrahama, Dieva vīri, kas ticēja, un beidzot līdz pat ar pašu Jēzu un apustuļiem, jāsaka tā. Visu, ko viņi darīja, es ticu, ka tas ir iespējams darīt arī mums, ja mēs sekojam kungam, ja mēs ejam svētā gara vadībā, tas ir iespējams, tas ir reāli. Un tā, meklējot sadraudzību ar svēto garu, notika tāds pārdabisks arī notikums, kad es nevienam ilgus gadus to nestāstīju, jo es domāju, ka man neticēs, domās, ka es esmu varbūt bišķīt prātā jucis. Es sastapos ar svēto garu redzamā veidā, es viņu redzēju, un ja jūs man jautāt, kā tu viņu redzēji, tad to ir grūti noraksturot, tāpēc, ka tas vārdiem nav aprakstāms. Tas ir, es viņu redzēju kā siluetu, kā caurspīdīgu, bet tai pašā brīdī kā ļoti spožu gaismu. Un jūs varat teikt, kā tu esi droši, ka tas nebija eņģelis. Es jums varu garantēt, tad, kad tu esi sadraudzībā ar viņu, tu pazīsti viņa balsi, tu sāc pazīt viņa raksturu, un tas nav apšaubām. Ik viens, kas ir bijis tādās attiecībās ar svēto garu vai ar Jēzu, jūs sapratīsiet, ka to nevar sajaukt. Tu vienkārši zini, ka tu zini, ka tas ir viņš. Jā, un pagāja gadi, un viena meitene no draudzes, viņa man saka, arī pēc vairākiem gadiem, viņa man stāsta par atgadījumu, kurš bija tad vairākus gadus atpakaļ, ka viņa reiz redzēja, ka es gāju uz viņas pusi, un no manis izgāja tāda gaiša spoža, ļoti pilna mīlestības, tā kā gaisma, tā kā siluets, un izgāja cauri viņai, un viņa sajūta ļoti mīlestību. Un tad es uzreiz sapratu, ka viņa redzēja apliecinājumu tam, ar ko es satikos. Un tas bija man tāds ļoti liels apstiprinājums. Un tad vēl pēc vairākiem gadiem tālāk es sastapos ar ļoti tādu, ja gribētu teikt, svaidīt Dievu vīru, un es viņam to izstāstīju, savu pieredzi, un viņš arī apstiprināja, viņš ir pravietis, un viņš man apstiprināja to, ka tā tas arī ir, kad tas ir neapšaubām svētais gars. Ko es gribu teikt, dargie? Attiecības ar Jēzu vienmēr kaut ko maksās. Būs no kaut kā jāatsakās, priekš kaut kā būs jānomirst, bet tas ir tā vērts. Tas patiešām ir tā vērts. Ir bijuši visādi periodi manā dzīvē, arī esmu kaut kā attālinājies, pēc tam atkal satuvinājies, pēc tam atkal kaut kur attālinājies, bet es jums teikšu, ka sadraudzība ar svēto garu tā ir visa vērta. Visa. Nav nekā tik vērtīga uz šīs zemes, kā sadraudzība ar svēto garu un ar Jēzu, ar debes tēvu, ar trīsvienību. Ģimene tas ir forši, sieva, bērni ir forši, tas ir labi, tā ir svētība no Dieva, bet es jums gribu pateikt, ka nekas nav dārgāks par attiecībām ar viņu. Es varētu daudz stāstīt vienkārši par tām lietām, ko viņš ir rādījis, teicis, atklājis, tajos brīžos, kad esmu bijis ļoti cieši ar viņu. Tieši kalpošanā cilvēkiem, kaut kāds ļoti, teiksim, personisks lietas, ar ko cilvēks ir cīnījies, mocījies, piemēram, gadiem nav
bijis risinājuma, un kad tu esi sadraudzībā ar Svēto Garu, viņš vienkārši parādās tavā redzeslokā šis cilvēks, un tev ir atbilde. Un man tas vienmēr ir fascinējis, kad tur skaidru gaišu rakstīts, kad Svētais Gars izdibina visus dziļumus, tad viņš zina visu. Tad aizdomājieties, cik svarīgi un dārgi ir vienkārši staigāt ar viņu, lai palīdzētu cilvēkiem, lai pats savā dzīvē būtu tāda skaidra vadība, skaidrs ceļš, lai tu saprastu, uz kurien tu ej. Es esmu dzīvē pieņēmis daudzus nepareizus lēmumus, un es varu apgalvot, ka tie ir bijuši tad, kad es neesmu konsultējies ar Svēto Garu. Kad tas ir bijis tad, kad es biju kādu ambīciju vadīts vai kaut kādu saftīgu iemeslu vadīts. Un tas ir vienmēr atvedis pie, kā teikt, bojājies jau nepateiks, bet pie neveiksmes rezultātā. Un vienmēr, kad es esmu jautājis, gaidījis atbildi un darījis, kā viņš man saka, tas ir nesis svētību un nevis vienreizēju svētību, bet tā svētība iet līdz pat šai dienai. Tātad, kad tu paklausi Svētam Garam, tas es gribētu teikt un atļaušos teikt tā, tas nes svētību šodien, rīt un tālā nākotnē un arī mūžībā. Mīliet, meklējiet, staigājiet cieši viņu, draudzēties ar viņu, tas mainīs jūsu dzīvi. Tas mainīs visu apjums un tas atbildes, kuras varbūt gadiem nav, viņas ir pie viņa. Viņš ir tas, kurš zina visu. Viņš zina, kur iet, kā labāk, kas ir labākais priekš tevis. Jo stāv rakstīts psalmos, Dāvids sacīja, kad viņa grāmatā visas mūsu dienas bija ierakstītas, kad vēl nevienas no tām nebija. Tad ir svarīgi draudzēties ar to, kurš zina, kas tur ir ierakstīts. Svētais Gars zina. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai jums tiešām izdodās šīs ciešas, dziļas attiecības ar Dievu.